Čau visiem. Kas var būt labāks par motivāciju no rīta, kad reāli tu esi piecelies un tu esi prieka pilns, bet neko nepērku. Naudas nav, bet ir kas. Vakardien uzrakstīja klients, tāpēc esmu tik ļoti priecīgs, jo viņi raksta reti, tikai tāpēc, ka tas bija ārpus eBay. Un viņam vajag vannas istabā, es vēl nezinu, cik lielu, bet viņš reāli grib dabīgo dēli, kas ir visu oriģinālo maliņu, iekšā caurspīdīgos epoksīdas veķos, un tur izliet un visu kaut ko sačnīt. Tad reāli doma ir kāda, viņš viņu pastrādāt, šodien viņam piezvanīt, to es arī nofilmēšu, aizbraukt, apskatīties, nomērīt un paskatīties, vai viņš būs ar mieru, lai es viņam to uztaisu, jo viņš grib 5 cm biezu, un tas ir diezgan biezs. Tāpēc es tās bišķi motivēts esmu, tāpēc davai pastrādājam un pēc tam parunāsim. Man pievīla. Te, diemžēl man nesanāca viņu sazvanīt. Tad viņam uzrakstīju, viņš rakstīja, ka viņš ir darbā, jo signāls baigs sliktas. Bet, ir sarunāts to, kad reāli pēc 2 es braucu skatīties to vannas stabu. Es tiešām baigi ceru, ka sanāks nofilmēt. Tad reāli braucam un paskatāmies, cik viņam tas izmaksās. Un vai vispār cilvēks būs mieru, es ceru, ka būs mieru, lai no tā, kad es pasaku ciparu, viņam acis apgriežos fonu savu otrdāk, jo rēķinu, tas 5 cm, tas ir ļoti daudz epoksīdas veķi. Tiešām tas ir ļoti daudz. Bet, tad skatāmies un laikam. Boss says, man, you gotta make an effort. Feel like all I do on earth is just say yes, sir. And when I tell people how they make me... Cik patīkam, kad truba vairs nemaisās, iedomājieties. Tātad, kur es paliku saistībā ar to vannas istabu? Ir tā, kad vakardien es aizbraucu reāli, un tur pat īstenībā nav vannas istaba. Jo viss vēl ir galīgā remontā, tur ne grīdas, ne sienas, nekas nav, tur ir karkas un reāli tikai rāmi, viss sataisīt. Bet ir bišķi savādāk, nekā es biju domājis, tomēr, jo viņš bija domājis tā, un sieva viņam izdomāja tā. Bet viennozīmīgi, būs reāli dēlis. Tagad reāli meklēju 5 cm biezu ar dzīvo maliņu, teiksim tā, nezinu, kā viņu latviešu sauc, jo pa angliski live edge. Viņa vienkārši grib viņu visu no visām pusēm apsekt ar tīriem, reāli epoksīdas veķiem, caurspīdīgiem, un tad izgriezt tur caurumu priekš izlietnes un visu pārējo. Tas ir viens. Otrs, kas man būs jātaisa viņam, viņš šausmīgi grib epoksīdas veķu galdu, ēdam galdu. Tāpēc šitais būs ritīgi labs. Tad reāli, kad es sākšu kaut ko darīt, es mēģināšu safilmēt sērijās. Tāpēc, darba būs, tas ir ļoti labi. Nofilmēt es neko nenofilmēju, bet tas nekas. Jo, galvenais nebija nofilmēt, galvenais bija, lai viņi piekrīt, es pateicu cenu par to izlietni, visu viņi tiešām piekrita, un tas ir pats galvenais. Tad reāli ir tā, kad man pasūtījumi vispār nav, 0. Tad ko es darīšu? Es bliezīšu uz kārbūtiem atkal. Krāmu tirgus, tā viņas sauc, nezinu, kā Latvijā viņas sauc. Ja mums ir kārbūtu sales, tad jā, šeit redzat ir kaut kas, izskatās drausmīgi, vai ne? Es zinu, jā. Tad reāli salīmēju kopā valrieks, ozols, tīks, ozols, tīks, valrieks, tīks. Tādus reāli vienkārši parastas pāris dēlīšus uztaisīšu, lai vienkārši, teiksim tā, liek piepilnīties, liek kabatas naudu, aizbraukšu pāris stundām, pasēdēšu kārbūtos. Tad beigšu pļāpāt un reāli paskatāmies, kā es viņus taisīšu. Nekas grandios nebūs, vienkārši parasti, teiksim tā, dēlīšu, slinki lazy dēlīšu būs. Tā ir noēvelēta, vai varētu teikt nograust, jo man laikam, kā jau zinat, valrieks ir ciets arī tāpat kā ozols, un te izrāva bišķi.
Bet, nu, viņš tiks apzāģēts. Būs šāds, šis būs vairāk tā kā ar rokturīti. Tanī galā, man liekas, būs tāds inčīgs. Šitais var būt baigs skaists valrieks, tulpkoks, ozols, tulpkoks, valrieks, ozols, tulpa, ozols. Un šim tiks ozols, sapīls, ozols, tulpkoks, sapīls, tulpe, ozols, valrieks, ozols. Kaut kā tā. Garāči miks un mačs reāli būs. Un tad man ir šāds te. Nomētājies izrādās bija aizmirst par tādu. Nobeigsim šo un parādīšu, kā jums izskatās. Tas ir to dedzinājumu, elektrību un tāds. Vai močijam. Kā jau es teicu, nekas īpašs reāli no tiem dēlīšiem. Ļoti, ļoti vienkārši dēlīši. Šiem es uztaisīju maliņu 45 grādi leņķītī. No šausmīgi maziņu tādu 2 mm, teiksim tā. Nosmērēsim reļu, pagaidīsim, lai nožūst, apslaucīsim. Un tad vēl jākas sakrāmē viss pārējais, ko es ņemšu līdzi. Es parādīšu tūlītās, kā izskatās šie dēlīši. Kādu viņi noslaucīt vajadzēs tikai ātri. Bet, nu, tāpat es zinu, ka cilvēki daudz naudu par viņiem nemaksās. Krāma tirgs, kā nekā, bļāviens, kurš maksā daudz naudu krāma tirgu. Neviens tur visu pa kapēkām pērk, bet, nu, pa brīvis arī viņš tiešām neatdošu, tāpēc, ka tomēr labi materiālos tur izmantoju atgriezumus pārsvarā. Nu, kā nekā arī laiks tomēr aiziet. Visa līmēšana, viss pārējais, tas process, viņš tomēr tas aizņem savu laiku. Nu, paskatāmies, kā viņi izskatās. Samērā interesanti īstenībā, man ļoti patīk. Nav viņš tagad spīdīgs ir, bet, ka noslaucīs būs bišķi savādāk. Tas arī tāds interesants ir, un šitie šausmīgi skaisti ar to dezinājumu, tie man ļoti patīk. Nu, pa dešuku mēģināšu, piemēram, šo un šo, tad jau redzēs. Tā tiešām. Jāuztais kaut kad būs vēl šie, bet man pagaidām aizpusīts veķi nav. To jau nosmērēšu visu pārējos, un tad iesim paskatīsimies, ko es vēl ņemšu līdzi. Un tad es jums parādīšu, kā viņi izskatās, ka viņi ir noslaucīti nožūši. Nu ko? Produktīvas pāris stundas. Forši, zolīti, skaisti, smuki dēlīši. Mēģināšu jums parādīt. To plānā esmu apslaucīju viņus, bet nu viņi jau bišķi mitri atstājuši pāris stundas reāli, lai stāv. Tātad, tiešām, kā jau es teicu, nekas īpaši nav. Kāds ar rokturīti. Kad neklaus kādam var tā pēngš uzvilkt. Šāds ar stūrīti. Kāpēc es nogriezu stūrīti? Mēs tāpēc, ka tur bija tāds savieno vietiņu, tur bišķiņ caurviņu, bet negribēju līmēt un čakarēt vieglāk bija nogriezt nost. Nezinu, vai kamera ķer fokusu. Redzat maziņš. Tagad tāds čamferīts ir. Šim tas pats, apaļas maliņas. Tās krāsas smuks ir. Šis tāds mazāks ir, bet pārsvarā šis ir 20x30, un tie jau ir lielāki jau. Un tās te ir atsācija, es nezinu, kā viņi vēl latviski sauc, tāpat varbūt viņi sauc latviski. Un šis, nu, diži nemainījās nekas, kā jūs paši redzat, viņš reāli paliks tāds foršs, tāds tiešām tāda forša.
Un nu galvenais viņas ir nopārdot. Lai aiziesim, paskatīsimies, ko es vēl ņemšu līdzi. Parādīšu jums noliktavu. Come on! Baigā noliktava, ne? Nav noliktava. Man tur bija daudz skaidrs, viņas viss savācu. Nav kur likt tas skaidrs. Ko es ņemšu līdzi? Bija doma vēl paņemt šo. Es atcerās, ka es viņu taisīju šausmīgi tumšs, jo ir palicis tāds. To es te varbūt es paņemšu līdzi. Tāda bija doma. Tādi te. Kuba veidi tādi te. Varbūt tos paņemšu līdzi un izdomāšu. Ja būs jānosmērē. Nu, šito galdu es neņemšu līdzi. Tas ir labi brīdi, jau stāv neviens un nav pieteicies pagaidām viņam. Tad es paņemšu šos dēlīšu līdzi. Man ir viena čupa. Tos tevi diezgan daudz paņemšu līdzi. Ko ja viņš pa piečuku aizies, man derēs. Un doma šo galdu paņemt līdzi. Nu, reāli viņš ir no pārsvarā no atgriezumiem taisīts. Un tad, ko es vēl paņemšu, man ir šādi te. Uztaisīju pāris nedēļas apakaļ, man liekas, no tā tīka arī. Bet tas ir reāli no tās virsmas atgriezumiem, vienkārši izgriezt. No tāda te vairāk ir. Jā, tos te varētu kāds divus paņemt līdzi. Vienkārši jāskatās, varbūt ir jānoslīpē vēlreiz, zin kā viņi tomēr stāvējuši, labi brīdi ir. Un tad varbūt arī paņemšu šo galdiņu, kas atcerās to, ko es taisīju. Šo galdiņu paņemšu, varbūt to akrāsu, kas ir. Vienkārši tāds sīkums, varbūt to plauktiņu paņemšu, bugatīru lampu, nezinu, vai ir jāga ņemt. Bugatīru lampu, man liekas, nav jāgas ņemt. Nu, neviens man nemaksās par viņu savus 50 poundus. Teiksim tā. Bardačok. Kaut kā tā. Es nezinu, vai es jums visu izstāstīju, ko es gribēju stāstīt. Noliksim kameru te. Un atkal malka, daudz malka. Nekas, kurināsim grilu. Tā kā tā reāli brauksim tad uz kārbūtiem. Ko es jums vēl varu izstāstīt, neko es vairs nevaru izstāstīt. Atkal cilvēki raksta. Es nezinu, kas tas ir, es ielieku Facebookā, kad es pārdotu kaut ko. Un man tajā pašā dienā raksta, bļāviens, kaut kādi 5 kameru reāli. Krāpnieki vai kā viņus tur sauc. Vai ir pieejams. Es varu samaksāt uzreiz, un man atbrauks vīrs vakarā paņems. Kādu priko viņi izdara, viņi tev atsūta, ja tu viņiem aizsūti tos details. Es nekad nevienam neesmu sūtījis. Man jau vienreiz gandrīz uzķērās. Viņi aizsūta savus details, viņi tev atsūta atpakaļ screenshot, kad tu esi samaksājis. Viss jau, bet tavā kontā naudas neienāk. Tā kā tā, mīļie skatītāji, paldies liels visiem, kas piesakoja.